Pie mums šodien ciemos Inga Pumpura. Inga, pastāsti, ar ko tu nodarbojies, kāds ir bizness, kā iet pa dzīvi, kas ir aktuāls? Tad jautājums, cik mums laiks? Pusstunda. Plus mīnus, bet brīvi. Jā, jo īstenībā varētu teikt tā, ka mana dzīve ir ļoti interesanta. Man patīk, jo es pēdējā laikā daru tikai to, kas man patīk. Ideāli. Un sadarbojos tikai ar tiem cilvēkiem, kas man patīk. Ja, tā kā ir pienācis tas brīdis, ka es varu izvēlēties, nevis mani izvēlās. Ja. Tas pamatos joprojām turpina būt finansēs, grāmatvedība, nodokļi. Man pašai ir izglītības iestāde, es apmācu grāmatvežus. Un, protams, arī pati lasu lekcijas. Bet man jau būtu garlaicīgi tā vienā vietā strādāt. Gribas ik pa brīdim kaut ko pamainīt. Gribās pamainīt, tāpēc es arī ļoti labprāt eju pie citiem lasīt lekcijas. Gan seminārus, gan kursus, visu kaut ko. Un šeit tad kaut ko uzrakstu. Arī šajos speciālajos žurnālos. Un tagad jau 4. gadu esmu arī profesionāls coach. Latviešu mēlē un ausī tas coach īsti tā kā nepatīk. Jā. Mēs esam izaugsmes treneri, vēl saka tā. Pēc neizklasifikatora mēs vispār esam izaugsmes veicinātāji. Valodnieku talants. Jā, tur mēs esam tiešām malači beigi. Un šī te profesija īstenībā ir tas, uz ko es gāju pamazām. Jo man ļoti interesēja psiholoģija, bet ne tā klīniskā, kā saka. Jā. Labi. Bet kura sadaļa psiholoģijā? Īstenībā attiecības gan ar sevi, gan ar citiem. Jāsaka tā. Tā ir tā galvenā lieta, kas man visvairāk patīk. Izaugsme. Profesionālā orientācija. Jā, karjeras izaugsme. Bet viss, kas ir tas pozitīvais. Man ar tām negatīvajām lietām tā kā negribās. Es optimists pēc dabas. Bet psiholoģija pēdējā laikā arī diezgan liels akcents tiek likts tieši uz pozitīvo psiholoģiju. Jā. Lūk, un tā es paralēli šīs lietas daru. Un lai man pavisam būtu interesanti. Tad, tā arī man tāda jaunības dienu doma, ka tā kā varētu, tā kā gribētos. Es esmu apgūsi spā masāžu speciālista profesiju. Tā kā man ir vēl tāda nodarbe. To es uzskatu vairāk kā hobiju, par kuru var arī nopelnīt. Kāpēc ne? Tu zini, es tev varu pateikt, man arī patīk tieši šī sadaļa. Pieņemsim, pat cik es arī esmu kantora žurka, kas sēž kabinetā pie stūras, teiksim, fizisks slodzes nav, tad man hobijs ir pirts. Pirts, es pats peru. Un man arī patīk taisīt masāžas, un es tā esmu profesionāli. Jā, redz. Tā kā, šīs te lietas, tas kaut ko vajag ar rokām gribās, vai ne? Protams, tāpēc tā masāža ir tāds, kuru var tās rokas pielikt klāt vēl, ja? Jā. Tā profesionālā dzīve, tā kā šobrīd man tā diezgan raiba un interesanta. Bet saki man, tev tieši daudziem būs liels šoks, kad tev patīk nodarboties ar grāmatvedību, bet tev vairāk, grāmatvedība, vai tev tas ir pasniegšana, vai tev abi, kas ir tas, kas tev tieši grāmatvedībā tā kā uzrunā? Īstenībā mana pirmā profesija ir kultūras darbinieks, deju kolektīvu vadītājs. Bet tas nekas... Šobrīd es atkal esmu mazliet pietuvojusies tam visam, jā. Un es tā pati pat nebiju aizdomājusies, bet par to pasniegšanu, piemēram, man citi saka, bet tu tāpat esi uz skatuves. Ja es tā kā nedejoju, neesmu uz skatuves dejojot, bet tā kā citādākā veidā. Ja tā padomā, iespējams, jā. Bet, sanāca tā, ka es jau būtu iespējams darījusi to ilgāk, bet veselības problēmas man liedza to darīt. Un līdz ar to bija jāpārklasificējās. Un tad ir jādara tas, kas viegli padodās. Ar matemātiku man nekad nav bijušas problēmas. Un tā pamazām. Un tad sanāk tā, ka es savā dzīvē teikusi nemūžam nebūšu grāmatvedis. Un nemūžam nebūšu učene. Ja? Nekad nesaki nekad. Jā. Un līdz ar to tagad sanāk, ka tie mani nemūžam ir transformējušies manā pamat nodarbē. Ja? Un tad tā grāmatvedība, viņa tā vienkārši man pamazām ievilka. Tas, kas padodās, tas arī patīk.
Nu, acīm redzot, jā. Bet arī interesanti, jo es arī gāju uz to, ka, lai es būtu ārpakalpojumu grāmatas, es to arī diezgan ilgi darīju. Un tad vienā brīdī, pateicoties, protams, savu likumu normām visādām un tā tālāk, jau 2. gadu es to vairs nedaru. Un tad man jautā, kā tu tik daudz zini un tagad iesi projām? Es saku, bet es jau neeju prom, es jau dalos ar to. Es kā pasniedzējs joprojām tās savas zināšanas lieku vietā, un man pašai ir 2 uzņēmumi. Es esmu pašnodarbināts. Man ir kur likt lietā tās zināšanas, tā kā viņas nekur nepazūd. Un būt arī muļķīgi tā. Tas, kas, es saku, tajos failos ir, kāpēc neizmantot? Jā, protams, ir resurss. Ir aktīvs, kuram jāstrādā. Un tad arī tās visas lietas, viņas tā, kaut kā tā organiski notikās. Jo es kādreiz teicu, es gribētu tā, es sēžu, dzeru kafiju, runājos ar cilvēkiem un pelnu naudu. Godīgi sakot, tā ir. Jā, bet tev patīk komunikācija ar cilvēkiem? Noteikti, jā, noteikti. Komunikācija, tas ir viens no svarīgiem. Es nezinu, negribās būt tām, teikšu, kā babenei, kuru nevar dabūt no darba vietas ārā apmēram tikai, piedodiet, ar kājām pa priekšu. Ir jāzina tas savs laiks, kad aiziet, bet es nezinu, kā var sēdēt mājās un neko nedarīt. Man tas nav. Priekš manis tas nav. Līdz ar to, gan jau, ka es darīšu, kamēr vien varēšu, jo man ir interesanti. Un kas to zina, kādas vēl profesijas es iemācīšos? Tā ir izaugsme. Apgūstot jebko jaunu, tu audz. Tieši tā. Jo arī tad, kad es biju kādreiz darbinieks, man palika garlaicīgi, un man nebija tur iespējas neko iegūt jaunu, es vienkārši jau meklēju citu darba vietu. Tad jau tev ir labs dzinuls. Jā, ir. Tiešām ir. Jo esmu bijusi arī tur, kur uz kartupeļu diētas sēž. Esmu arī tādā posmā jaunībā bijusi, un tas bija tāds, laikam, tas pirmais, ka tā es nekad vairs negribu. Kartupeļi man joprojām garšo. bet tādā posmā negribu vairāk atgriezties. Bet saki man, pasūtījumu daudz, klientu daudz, biznesa iet, viss notiek? Tas relatīvs jēdziens daudz, vai ne? Jā. Katram savs. Pietiek? Pietiek. Jā, jo man ļoti patīk šobrīd tā situācija, kad mani meklē. Kad nevis, ir bijis, protams, laiks, kad tev visu laiku jāpierāda, kas tu esi, ko tu vari. Tad šobrīd man nevienam nekas vairs nav jāpierāda. Es zinu, kas es esmu. Es apzinos to, kas es esmu, kaut gan latvietim nav dabā lielīties ar sevi, Mums ir ļoti grūti. Bet kā tur bija? Bija ļoti labs cilvēks, visi kārtībā, tikai nevis nezināja. Jā. Un man joprojām nav tā, ka es varu, tā nav. Bet es apzinos, to, ko es zinu, tās manas zināšanas, tā bāze, tās prasmes, kas man ir, ir. Saki man, kas ir pats grūtākais grāmatvedībā? Pats grūtākais ir tā neziņa, kas būs rīt, kad būs nākamā gadā. Jo, ja kādreiz teica, kas tad tur grāmatvedi? Vienreiz iemācies un strādā, šobrīd nē. Ja grāmatvedis nemācās, viss, viņš jau pēc gada 2 ir gandrīz vai zudis, jāsaka tā, bet tas ir dēļ tā, ka patstāvīgi mainās noteikumi, prasības. Prasības, tie paši nodokļi, es nezinu, kas būs pēc 2 gadi. Mēs jau tagad līdz gada beigām īsti nezinājām, ko pieņems nākamajā gadā. Tagad, pat vispār ir kaut kas pastāstīts, Līdz tam mēs nezinājām. Un tu visu laiku ir tādas, kas būs? Kas atkal būs? Bet kā tev liekas, tas ir normāli? Nē. Ja mēs paskatāmies uz pieredzi, ir mums jāskatās uz to pieredzi arī uz citām valstīm, un šobrīd man ir daudz paziņas, tie paši grāmatveži arī citās valstīs. Tad, kad es viņiem stāstu, kā pie mums iet, un, piemēram, kā mēs rēķinam nodokļus no algas, tad viņi tā skatās uz mani, tā kā es būtu no citas planētas vispār, Un tie paši kaimiņi lietuvieši saka, mēs domājam, ka mums traki, bet nē, mums ir baigi normāli. Visi salīdzinājumā, visi relatīvi. Jā. Tā kā, bet mūsu grāmatvežiem Alzheimers nedraud.
Pilnīgi noteikti. Pasaki man, kādām jābūt prasībām grāmatvedim? Ja cilvēks, piemēram, grib iet strādāt pa grāmatvedu, ko viņam jārēķinās, un kas ir tas psiholoģiskais portrets grāmatvedim? Nu, pirmkārt, viņam jāmīl tas darbs. Okay. Ja viņš nemīl, viņš nekad nebūs labs grāmatvedis. Tas ir jebkurai profesijai. Jā, viņš būs operators. Jā, viņš kā operators var strādāt jebkurā gadījumā, bet ja viņu grib saukt par grāmatvedi, pirmkārt jāmīl tas darbs, pilnīgi noteikti. Nu, otra lieta, ir tā kā skatīties ārpus rāmjiem, jo ir tas uzskats, ka grāmatvedis ir tāds sausiņš, viņam ir likums, viņam ir tabulas, viņam programma, viss viņam vairāk neko nevajag. Bet īstenībā viņam ir jāstāsta ļoti plaši. Tātad sanāk tā, ka tur tomēr ir manevru iespējas grāmatvedībā. Jā. Un interpretācijas, ka grāmatvedība ir īstenībā māksla. Okay. Un viņu arī tā jāuztver. Es saku, smuku bilanci. Nemaz tik viegli nevar uztaisīt. Kādā krāsā zīmēsim? No, apmēram, jā. Nē, tas noteikti nav tāds garlaicīgs, vienmuļš. Nē. Ja patīk tā, ka es gribu tā mierīgi iečunčināties savā aliņā un darīt vienkārši to, tā, mehāniski, tad nevajag iet uz grāmatvežiem. Tad, kad es arī koledžā pasniedzu grāmatvedību, un es acīs redzu, ka tam cilvēkam, viņam riepi tā grāmatvedība. Saka, kāpēc tu mācies? Mamma maksā. Zinu, bet vai tā mamma būs laimīga, ka tu nedarīsi to, ko tu mācies šobrīd, ja? Nevajag tērēt ne tās mammas līdzekļus vai kādam savus, ne laiku galā, ja? Bet, ej mācies, dari to, kas tev patīk. Jo tas nebūs labs darbinieks. Pilnīgi noteikti. Piekrīt. Viss, kas ir caur nevaru, nevajag. Jā, un tās matemātika, tas ir tikai papildus tāds. Jo citi uzskata, ka jābūt kārtīgam matemātiķim. Īstenībā nē. Jā, jo tā ir parastā matemātika. Jā. Tā jau nav augstākā. Nav. Integrāļus šeit nevajag. Pilnīgi noteikti, jā. Tā kā tas primārais ir jāpatīk. Bet no pasniedzēja darba viedokļa, kā tev liekas? Kas dar pa pasniedzējiem, kas nedara? Kam labāk neiet pa pasniedzēju? Atkal, tam ir jāpatīk. Ir jāpatīk cilvēki vispār. Ja man nepatīk komunikācija ar cilvēkiem, sēžu mājās. Nevajag iet pie cilvēkiem un viņiem kaut ko stāstīt. Un arī, manuprāt, tai lietai jāpārzina. Man ļoti skumji ir skatīties, ka viņi diezgan pārliecināti par sevi. Bet teorētiķi, ja viņi iet mācīt praktiskas lietas. Jo man ļoti bieži grāmatvedži saka, kā mēs pajautājam, mums saka, ja jūs gribat šādus jautājumus jautāt, ejiet uz tehnikumiem, nevis augstskolās, piemēram, ja. Skumji, jo, šis ir jābūt tam praktiskam backgroundam, kā saka, ja, un tad tu vari iet stāstīt kādam citam. Es kādreiz pilnīgi noteikti pirmās sākumā, man bija tāda drebelīga sajūta, ja man pajautā to, ko es nezinu. Bet visu zināt nevar. Nevar. Tā kā, galvenais atkal ir jāpatīk cilvēkiem, jāpatīk tas, ko tu gribi kādam stāstīt. Tev ir jābūt tai deksmei, tā, ka tev acis deg. Un tad arī cilvēki visu saprot. Jo tad, kad es sāku mācīt koledžā tieši grāmatvežiem jaunajiem, tad viņi arī teica, es nezināju, ka matemātika, grāmatvedība īstenībā ir tik interesanti. Un ka to var darīt interesanti, ka tas nav garlaicīgs darbs, ka tur var tā un šā un vēl kaut kā, ja. Un ja es to iedodu, tad viņam tas dzīvē arī aiziet. Praktiski tu gribi pateikt, ka tu tam audzēknim dod redzējumu, iedvesmu mācīties. Jā. Un ja tev viņas nav, tad tu viņu arī nevari nodot. Nevar, ja man pašai nepatīk. Precīzi. Ja tev pašai nepatīk, tad tu nevari iestāstīt, ka tas ir Kā es varu pateikt, ka tas ir forši, ja man pašai nepatīk? Tas tāpat kā pārdošanā. Kā es varu pārdot, ja man pašai duda? Ja, es nekad nepārdošu. Tātad tu varētu ieteikt cilvēkiem iet mācīties pa grāmatvedu? Jā, bet ja to grib darīt. Okay. Ja grib pamēģināt, kā tas ir, tad vispirms var aiziet pastrādāt. Okay. Un redzēt to vidi. Un tad, ja es jūtu, ka man tas ir mans,
tad tu vari iet mācīties. Tad tā rekomendācija ir tāda, no sākuma aiziet pastrādāt vienkārši pa grāmatvedi, ja, teiksim, paskatieties pa palīgu un paskatieties, var gadīties, ka tas jūs ieinteresēs. Tiešām. Ja. Kādi plusi grāmatvežu darbā? Plusi? Man personīgi atkal komunikācija, jo tas ir atkal komunikācija ar cilvēkiem. Man patīk arī tas, ka tur ir nepārtraukti jāmācās. Ja, jo tu nevari sēdēt uz vietas, ja tu sēdi uz vietas, tad laukā no šī pulciņa. Kas man vēl patīk? Process, jā, ka tas ir tāds process. Nepārtraukts. Būtībā nepārtraukts. Jā, mums ir, protams, atskaites punkti, ja, bet tas ir process. Un tas process nav vienmuļš, un tas process nav garlaicīgs, tā kā tas ir interesants darbs, jā. Pastāst kādu interesantu gadījumu no grāmatveža pieredzes. Nu, tie interesantākie jau ir tie, kurus tā kā nemaz publiski nevarētu stāstīt. Bet tu jau vari pasasīt, nolaižot vārdus, uzvārdus un kaut kādas marķierus, pēc kuriem var atpazīt, ko tas ir saistīts. Nu, labi. Labi. Nu, labi. Nu, tāds viens diezgan smieklīgs un tāds mazs akmentiņš kontrolējošo iestāžu pusē, bet tas bija sen. Jā. Es ceru, ka tā vairs nav. Tad nu, grāmatvedībā ir aktīvs un pasīvs. Vai ne? Jā. Un tad arī grāmatvežu, nu nevis grāmatvežu, bet grāmatvedības kontu plāns arī ir sadalīts aktīvs un pasīvs. Jā. Un kontrolējošais cilvēks atnāk un saka, jums ir aktīvi konti un pasīvi konti, jūs tikai pusi izmantojat. Nu, jā. Tā kā šādā situācijā tu tā pat apstulbsti un nezini, ko atbildēt. Ja? Tas pa ļoti daudz ko liecina, kas mums ir valsts pārvaldē notiek, vai ne? Jā. Diemžēl. Nu, nevelti tās anekdotas rodās. Viņas jau rodas no dzīves, vai ne? Tieši tā. Tieši tā. Tā kā, nu, ir visa kā pietiek, ja? Bet, nu, protams, tur to gadījumu ir gandrīz vai katru dienu, bet katram ir kaut kāda specifika un katram ir kaut kāds āķīts. Tāpēc es saku, tas darbs ir interesants. Ja, jo arī tas, ko klients iedomājās savā galvā, ja, un kā ir īstenībā, vai ir kāds gudrs konsultants pateicis tā, un tev tagad ir jāmēģina viņam pateikt, nu, sorry, nu, nav tā. Ja, likums saka pavisam ko citu. Tā kā man apstādina ceļu policists, un mēs tur sarunājamies par to, kas noticies, ja. Un viņš saka, nu, ko jūs darat? Es saku, nu, es esmu grāmatvedis, nodoklis. Stāstat citiem, kā nodoklis nemaksāt. Es saku, nē, es stāstu, kā pareizi maksāt, gudri maksāt. Ja. Nē, es nevienam nestāstu, ka nav jāmaksā nodokļi. Ir. Ja, nu, jā. Bet jādara to gudri vienkārši. Nu, tātad policistam uzreiz ir konkrēti ievirs, kad visi mēģina kaut ko apkrāpt. Jā, un tas ar starp citu ir tāds, nu, kaut kā iegājies, kad lielākai daļai no valsts iestāžu puses visi, nu, šis te teiciens, visi krāpjas, visi tā. Tad, kad es savā laikā pasniedzu lekcijas arī valsts ieņēmuma dienestam, es pārtraucu tikai tāpēc, ka tur ir šis negatīvisms. Es atkal ceru, ka vairāk tā nav, jo tas jau bija gadi atpakaļ, ja? Bet arī šis te teica, visi tā dara, bet es saku, bet jūs saprotiet, jūs šobrīd arī uz mani to sakat, jo es jau esmu uzņēmēji. Un jūs tagad sakat, ka es saku, nē, jūs nē. Es saku, nu, bet tad nesakiet visi. Ja, nu tad mēs iebāžam visus vienā maisā. Nu tā nav. Ja jau būtu visi, tad jau tajā budžetā nekā nebūtu. Tas gan. Tas gan. Tā kā man viens no vadošiem vidu darbiniekiem teica, tu zini, Arnold, ja godīgi, ja godīgi. Valsts ieņem dienas var aizslēgt un tici man, vēl kad mēnesi 2, 3 cilvēki tāpatās kā maksāja, tā maksās. Bet ir tāda maziņa daļiņa, ja, teiksim, kur ir gan tā, ja, teiksim, tad to jāstrādā. Valsts ieņem dienas mēģina visus mocīt. Nu jā, tāpēc man ļoti nepatika šis te, nu tāds sadalījums, ja. Mēs esam labi, ja jūs esat sliktie. Nu, tad tagad spēlēsim tās spēlītas labo un slikto. Nu, tas
nu, tas tā uzraugs ieslodzītais. Jā. bet nu labi, par atpūtu. Tad tev patīk spā, hobijs, pastāsti. Kā atpūšas grāmatvedis un pasniedzējs? Nu, īstenībā hobiji man ir arī citi. Es joprojām dejoju. Bet dejoju to, ko drīkst dejot. Ja? Kāpēc? Fizisks slodzes veidā, jā. Tāpēc vienkārši teiksim, tā muguras problēma neļauj lekt. Okay. Tā tad nedrīkst dejot tādas dejas, kur jālec. Kas traumē muguru. Jā, bet ir jau arī citas dejas. Piemēram, latino nav nekādas lekšanas. Tur viss ir ļoti skaisti un elastīgi un burvīgi. Tā kā joprojām dejoju. Otrs, jau 8. gadu, ir ceļošana ar motociklu. Opā! Jā. Grāmatvedis uz motociklu. Es gan pati nebraucu. Aha, es pamēģināju, bet man ļoti labi patīk aizmugurē sēdēt. Un mēs arī sapratām, ka mēs ģimenē otru moci gan jau ka nepirksim. Bet ceļojam, un mūsu aizrautība ir kalni. Pa kalniem? Jā, pa serpentīniem. Neskatoties to, ka man ir ļoti bail no augstuma. Ja, bet tas laikam arī vilina, ja, teiksim. Iespējams, jā. Tā ir atkal tā izkāpšana no tās komforta zonas, ja, un es katru gadu jūtu, ka tās bailes pamazām, atkāpjās. Nav vairs tā. Jo bērnībā jau mums baiļu nav. Jā, tas ir iemācīts. Viņas rodās vienkārši ar laiku, ja, un tad, kad ir bērni, un tad tev ir vēl lielāka tā latiņa, ja, kur tev tas baiļu līmenis paaugstinās, un tagad viņš tā pamazām sāk atkāpties. Un šogad, vīrs arī saka, tu jau pati tik tuvu tai malai kraujas piegāji, ja? Kad jau no malas var redzēt, ka tās bailes vairs nav tādas, kā bija. Kādreiz es tā, gar maliņu, gar klinti gāju, tur, nē, tur lūdzu, nē, ja tur es nevaru paskatīties, ja. Tad tagad tas ir tā. Tā kā, tā ir, to es arī saucu par savu meditāciju. Opā. Kuri kalni tev vislabāk patika? Alpi. Alpi? Jā, Alpi ir. Tu esi Alpu piekritējis? Jā. Visus neesam, protams, izbraukājuši, bet diezgan daudz. Alpi iespaidoja. Jā, un tur tie serpentīni ir iespaidīgi. Un šogad, piemēram, bijām Norvēģijā un likās, tur arī tādi augsti, bet īstenībā tur ir tikai līdz 1500. Mēs esam bijuši arī 2 un augstāk. Jā. Un kā ritinājums? Nav tik traki, bet ir interesanti. Kalnos ir tādas vietas, kur vienkārši tevi tā noliek pie vietas, jāsaka tā. Un kā tas izpaužas? Tas izpaužās tā, ka tu tā sajūties tā kā tāda niecība. Dažam labam arī sirds sāk leperēt, ja? Un liekas, nekā nav. Bet ir tādas vietas kalnos, kas tev, tu esi vēl maziņš. Vēl neesi izaudzis. Jā, tu vēl esi maziņš. Īstenībā mūsu varenība ir tik liela. Daba vispār ir varana. Mēs jau esam tikai maziņu sastāvdaļiņi. Un tas bija tāda interesanta vieta, kur ala kalnā augšā. Bija jābrauc, jākāp ļoti augstu, lai tiktu kalnā, kur ir ledus ala. Ledus ala? Ledus ala. Un tad vēl bija jākāp tur tajā ledus alā. Un tas bija tāds pārbaudījums, bet skati. Vienkārši fantastiski. Bet tur es gar kraujas malu gāju. Tur bija bailīgi ļoti. jā. Un kas ir spā? Spā? Tā kā es saku, man mīļākā ūdens tilpne ir burbuļvanna. Jā, labi. Kurā varētu sēdēt un mērcēties cik ilgi, bet, protams, arī visas tās citas procedūras un tas spā un tās masāžas. Man ir tāda sajūta, ka tad, kad es masēju otru, es pilnīgi pati relaksējos. Un īpaši man patīk dāmām seju masēt. Tātad tev patīk tieši sejas masāža. Un tad, kad es masēju to seju, man ir sajūta, ka es pati tā paceļos virs zemes. Tās sajūtas ir vienkārši tādas, pat nevar tas ir jājūt. To nevar izstāstīt. Bet, kaut kas tur ir. Kaut kas ir tā miedarbība ar to cilvēku. Tas, ko tu viņam dod, tu īstenībā arī pats bagātinies, un pats uzlādējies. Un tas viss ir vēl viena meditatīva forma. Jo es neesmu no cilvēkiem, kas var šādi meditēt. Tā man ir, cik ilgi vēl?
Es jau vairs nevaru sagaidīt, cik vēl ilgi, ja? Tas nav man. Es zīmēju, es ar moci braucu, tur ir pilnīgi tev galva izpūš tā, ka tev tur viss kluss un mierīgs, un tur nekā nav. Tātad tev patīk aktīvi atpūta? Jā. Jā, no zīmēšanas, kas zīmuls, akvareļa, eļļa? Tā ir speciāla zīmēšana, tā saucās neirografika. Tie zīmējumi tiek zīmēti ar domu. Tur nekad es nezīmēju vienkārši tā. Ja, un tur ir arī psiholoģija atkal apakšā. Tās ir tās neironu saites, kas darbojās. Mākslas terapija. Jā, arī varētu tā teikt, jo arī krāsu nozīme ir ļoti svarīga un katram cilvēkam sava. Un tas arī tā ir arī meditācija. Tā ir meditācija, es tur arī, varētu teikt, programmēju, ja, kaut ko. Mēs visi kaut ko darām. Tas, ka mēs darbojamies ar savu zemapziņu, jebkurā gadījumā ir tāda kā programmēšana. Protams. Jā, un tas, ko es arī coachingā daudziem stāstu, ja, tur visādi sarakstiņi, ko mēs rakstam, ko mēs domājam un vispārēj. Tas ir tās atvilknītes tur krājās. Jā, un viņas īstajā brīdī pavilksies, un tā pareizā doma nāks ārā. Un cits smējās, bet es esmu, kā es smējos, uzzīmējusi daudz lietas. Piemēram, savu mašīnu. Ko? Es to stāstu, jo tas... Kādu mašīnu? Es biju ieplānojusi, ka es ļoti gribu, man ir Subaru. Jā. Ļoti gribu tādu mašīnu. Un Covida laiks. Kurš var nopirkt jaunu mašīnu? Tā idejiski nav. Man jau nebija slikti arī pirms tam, bet sieviete ir tā, gribu. Zemapziņa jau nosaka, ko es gribu, ja? Visas vēlmes nāk no turienes. Un ir tā tehnika arī, kad tos sarakstīņus raksta, ko es iesaku. Vizualizē, jā. Sarakstīņš, kam man vajag naudu. Jūs neticēsiet, cik viņš labi strādā. Es viņu rakstu tik pa brīžam, vajadzētu pat biežāk. Bet nosacījums ir kāds. Es rakstu un lieku pretī summu. Reāli. Grāmatvedis. Un sākumā es rakstu to, ko jau es zinu, un tad sākās sapņu daļa. Jā. Un tur galvenais nebremzēt. Ļaut vaļu. Jā. Visu, ko gribu. Man ap 1,5 miljonu visu laiku grozās tā summa. Bet kas ir pats foršākais? Tā kā es paskatos tos vecos sarakstus, šits ir. Šits arī kaut kā jau pats par sevi. Darbojās. Un ar mašīnu bija vispār... nevar jaunai mašīnai noteikt vērtību, jo tur ir tad šito pieliek klāt, šito tad atlaidi iedot, tad vēl, opcijas, jā. Apmēram. Jā. Un es tā apmēram uzrakstīju, cik viņi varētu maksāt. Un tā kā es aizgāju salonā un man iedeva to aprēķinu, es tā, un tas puisis saka, kaut kas nav kārtībā. Es saku, es tev izstāstīšu, kāpēc es tā summa atšķirās par 3 eiro. Opā. 3. Nevis 3000, nevis 300, bet par 3 eiro. Šitā man nekad nav gadījies, ja tas ir vienīgais gadījums. Bet, tad es domāju, bāc, jāsaka. Ļoti gribējās. Un pie tam es to, Covida laikā nomainīju, nepiemaksājot neko. Tur vienkārši vajag gribēt. Jā, gribu nosaka visu. Bet arī darīt. Arī darīt, jā. Saki man, varbūt tas ir kaut kas, ko tu gribētu vēl pastāstīt. Tāpēc es prasīju, cik daudz laika, jo es jau varētu daudz stāstīt. Nē, stāstīt jau var daudz, bet tas, kas ir interesanti un tas, kas ir būtiski. Jā. Šobrīd, es jau saku, man šķiet, man tāda iekšējā misija, kad cilvēkam ir jāatrod. Ir tāds arī pat teiciens ikigai. Ja, tas nozīmē tādā vienkāršā valodā sakot, ka es no rīta ceļos ar prieku, un eju un daru ar prieku, nevis tā pirmdiena klāt jāiet uz darbu. Man tā nav. Bet tad ir kaut kāds mērķis. Cilvēks dzīvo dēļ kaut kāda mērķa. Bet ja man patīk tas, ko es daru, tad man būs šī sajūta, ka man vienalga, kas pa dienu. Vai tā ir pirmdiena, vai sestdiena, vai svētdiena, man katrai dienai ir ne gluži mērķis nosprausts, bet es zinu, ko es darīšu, un man patīk tas, ko es daru. Jā, ir, protams, tai pašai izglītības iestādē ir tur tā birokrātija, kas ir vienkārši jāizdara tas melnais darbs, tā garoziņa, ja? Bet pamatos
nu vajag darīt to, kas patīk. Veselība uzlabojas. Protams. Bez šaubām. Pie tam atbrīvojas laiks hobijiem, jo es vairs necepos par tām lietām, kas man kaitina. Ja? Un es netērēju laiku un enerģiju uz to, kas man riebi. Ja, un līdz ar to man tagad arī foršs piemērs no coachinga viena meitene jauna, es arī mentoru programmās darbojos, un mēs coachi jauniešiem bez maksas dodam šīs te coachu sesijas. Un man meitene atnāca vasarā, viņa tāda piekususi, nogurusi. Un viņa saka, es gribu vispār atrast kaut kādu tādu enerģiju, lai vakarā es vispār varētu kaut ko citu vēl padarīt, nevis vienkārši sēdēt pie televizora vai skrulēt telefonu. Un pēc tiem 3 mēnešiem mēs tikāmies ar viņu pat 4 reizes tikai, bet jau pēc 4 reizēm viņa nāk lido pa gaisu, jo tajā periodā viņa saņēmās nomainīt darbu, kurš viņai nepatika. Viņa saņēmās izrunāties ar savu draugu, kur nevarēja saprast, vai tās attiecības tur ir vai nav, vai kas tur ir. Ja, vienkārši cilvēkam vajag, kā es saku, to pendeli bišķiņa no malas, lai viņš saņemās. Ja ne, tādi mums staigā, ja, tādi zombiji, kā saka. Ja. Un tas ir tikai tāpēc, ka nav apmierināti ar dzīvi, ar darbu, ar kaut kādām attiecībām, paši ar sevi bieži vien nav apmierināti. Ja, un tagadējās coaching sesijās es saku, uzraksti par sevi 50 labas lietas. 50! Kā vispār tik daudz labu lietu vispār var būt? Kas meklē, tas atrod. Un jā, tā statistika ir tāda, ka pie 11 apstājās parasti, ja. Bet es saku, nē, ir jāuzraksta. Un tad, tā kā sāk meklēt, es saku, es tev varu palīdzēt. Paprasti cilvēkiem, ko viņi par tevi domā. Un tad cilvēks, tu zini, es vispār tās diezgan foršs esmu, ja? Tā pašapziņa uzreiz ceļās, jo viņš arī saprot, ka citi arī jau redz tās labās lietas, jo, ko tad es? Es jau neko nemāku, es jau neko nezinu. Un tad, kad tu sāc jau pats nemaz tik štruntīgi nav, diezgan daudz māku, diezgan daudz zinu, ja? Un īstenībā man ir gana daudz labas īpašības. Tas, ka mēs neprotam paši sevi novērtēt un to, kas jau mums ir. Tas ir tas zelta princips, ka nav slikti cilvēki vietā, nevietā. Katram cilvēkam ir kaut kāds īpašs talants, ja, teiksim, un viņam vienkārši viņš jāatrod un jāatrod savu vietu. Jā, tieši tā. Un tas, ko es no tevis saprotu, ka cilvēkam ir jābūt laimīgam. Jā. Mācieties baudīt dzīvi, vai ne? Bet, protams, atkal laime katram ir sava. Tieši tā, bet ja tu nemeklēsi, neatradīsi. Sākās visai jautājumi. Kas man jādara, lai es būtu laimīgs? Viņai pat nav jāmeklē. Tas jau esi. Jā, esi. Vienkārši esi tāds, kā tu esi. Jau gribi kaut ko vairāk. Ir tā izaugsme, ir tā attīstība kaut kāda, ir meklēt tos ceļus, tos hobijus, kas tev ir. Man nekas neinteresē, man sapņu nav. Tā, kad tu sāc jau prasīt, kas tev nav? Man nav, un tad sāk skaitīt, kā nav. Es saku, redzi, tu jau visu laiku tendējies uz to, kā nav, bet paskaties tas, kas ir. Jā, precīzi. Biežāk redzam tas, kas nav, bet neredzam tas, kas ir. Nevelti ir tas teiciens par to pozitīvo domāšanu. Ja? Citi tur saka, kas tas tāds ir, tā pozitīvā domāšana, ko tam man visu laiku jāiet un jāsmaida. Nē, bet vienkārši nedomā to negatīvo. Ar to jau pietiks, ka tu par to nedomāsi. Ja? Tas jau būs jau pozitīvi. Ja, kas mums? Visi stulbi, piedodiet par izteicienu. Ja? Neviens neprot braukt, es vienīgā pati gudrākā uz ceļa, protams, esmu. Ja? Scenārija. Jā, neviens neprot to izdarīt, tikai es. Šad tad arī es neprotu, vai ne? Uz ielas vieni muļķi brauc, jā, teiksim, nelieši, jā. Pašā jau šad tad ar tā šķiet. Un tad es tā pati sev pieķeru un sāku smieties. Es saku, par ko es cepos? Un ko šajā brīdī es, piemēram, varēju mainīt? Izdarīju viņš stulbību uz tā ceļa. Un tas, ka es tagad pati pie sevis burkšķēšu, jā, ko tas mainīs? Kam labāk? Jā. Nāršūnas neatjaunojās. Labi, cilvēkam grūta diena, lai jau skrien, ko tad darīt? Saki, Inga, kā tevi var atrast? Ja kāds no skatītājiem, klausītājiem izdomās? Godīgi, ja Googlē ieraksta Inga Pumpure, par mani tur ir gana daudz.
Jo man ir gan mājaslapa ar manu vārdu uzvārdu, gan sociālajos tīklos ir šie te konti. Es arī nekad neesmu slēpusi savus kontaktus, kā e-pasts un telefons. Jebkurš īstenībā var atrast manus kontaktus. Ja? Tā kā es smējos, es nevienam nekad neko slikti neesmu izdarījis, lai es mainītu telefonus visu laiku numurus. Atšķirībā no lielākās daļas politiķu. Jā, kopš ir īstenībā Latvijas mobilais telefons. Viņš nav mainījies. Nē, nav mainījies. Telefoni mainās, numurs nemainās. Ja? Bet, nu jā, tā kā būtībā man var atrast jebkur. Skaidrs. Tātad visi, kas gribēs apgūt grāmatvedību, coachings, ja teiksim, uz sejas spā. Jā, nu bāzējos es teikā. Tā kā Rīgā esmu, kaut gan pati esmu no Baldonas, bet nu visa man tā darbība, jebkurā gadījumā ir Rīgā. Jā, tā kā droši. Labi. Inga, vēl kaut kas? Laikam jau nē, paldies. Labi. Bija prieks atkal parunāt. Un ja es saku, ja kādreiz, ko tad es par sevi runāšu? Nu, kas tad es esmu? Tad tagad jārunā. Jāstāst. Jā, nekautrējieties. Tieši tā, kā citi uzzinās, ka es tik forši. Tieši tā, ja tu nerunā, nepastāstīs. Nu, jā. Tā ir, tā kā liels paldies par uzaicinājumu. Paldies, ka atnāci. Paldies.